Nu, lūk, mums ir sapulētas detaļas. Viss šādi mums izskatās. Kā jau minēju, defekti netika laboti, tika apstrādāts ar diezgan smalku smušu papīru un tad tika pulēts. Lūk, ar šīm ZFR pulēšanās pastām un arī, protams, šķidrās pastas tika izmantotas. Un mums ir šāds rezultāts. Kā tad tālāk kopti šos štokus saucamos ar šīm šķidrajām pastām? Mikrošķidras lupetiņa un šķidrās pulēšanās pastas un atsvaidzinām spīdumu, ja ir kaut kas sabojāts. Lūk tā, tās mums smuks rezultāts ir.